Jo, nu šodien es jau iedzinis iekšā tačku. Plāns tāds iesākt vispār saprast, uzskicēt, kā es domāju taisīt izplūdi. Principā varam iziet cauri. Tad no kolektora mums noiet lejā. Šitos abus bunduļus mēs atstāsim. Arī šitos abus bunduļus man ir plāns atstāt. Un tad aiz šitajiem bunduļiem kaut kur, es vēl nezinu, skaidri neesmu izdomājis, kur. Bet kaut kur no šīs vietas, cik tuvu varēs, tik nogriezīsim. Ideāli būtu šeit, jo te jau ir kaut kāds savienojums. Un tad vienkārši palaist 2 trubas, katru uz savu pusi. Es ceru, ka nebūs superskaļi. It kā, ja mēs saglabājam vēl 2 bunduļus katrai pusē, nevajadzētu būt superskaļi. Viss, kas mums izies ārā, būs šis bundulis. Es te tā kā baigi štukoju. Gribēju reāli no šitā paša savienojuma it kā palaist tā kā uz vienu pusi, uz otru pusi. Beigās es sapratu, ka te būs tāds čakars reāli no šejienes visu pagriezt uz turieni. Uz to pusi vēl tā. Beigās nonāca pie slēdziena, ka laikam rekur šitā te daļa būs jāpārtaisa. Šitenkroči jānogriež un jāuztaisa līdzīgi kā šitai pusē, kad rekur kaut kāds gabaliņš ir ķipa taisns, pie kura var pievienoties, uzlikt ātro savienojumu. Jānogriež šeit, jāpiemetina te tāds taisnais. Tā kā sanāk, viss būs simetriski un aizies uz vienu pusi un uz otru pusi. Lieta tāda, ka visticamāk apskati ar to izplūdi neizies un būs jāliek atpakaļ vecā. Domāju, ka ņemsim nost visticamāk šito savienojumu, jo ja man te būs taisnā, tad no šejienes man kaut kā ir jāpalaiž uz šejieni. Te man vajag būt taisnai daļai vēl un šeit ko var pievienot. Šeit es uzskicēju, kā apmēram varētu tas viss izskatīties gan priekš sevis, gan priekš jums. Jā, principā vienkārši galā 2 taisnas trubas un uz abām pusēm simetriski aiziet. Šeit kaut kur eļļa ļoti sula. Tas jau ir cits stāsts. Es iedzinu mašīnu, paceļu un man pil uz grīdas eļļa. Labi, tas tā. Atpakaļ pie izpūtēja. First thing first bija vienkārši noņemt nost to daļu, kas man jāpiertais priekš stoka izplūdes. Šeit jau es sāku gatavot otru bunduli, lai pielaistu custom izplūdi. Piemetināju šo taisno gabalu. Bija nedaudz sarežģīti tikt klāt no visām pusēm, bet, man liekas, beigās izdevās ļoti labi. Nekur garām nepūta. Šeit jau sametināju pirmo pagriezienu stoka izplūdes pārtaisīšanai un atzīmēju nākamo un aizgāju fleksēt. Sametināju, pielocīju attiecīgajā leņķī arī nākamo pagriezienu. Un arī attiecīgi piezāģēju vajadzīgo 3 stūri un aizmetināju savienojumu. Tā, esmu pārtaisījis stoka izplūdi. Vakar bišķiņ jau iesāku taisīt šo custom. Arī, kur ir pirmais posms jau sagriezts, būs jālipina kopā. Arī, kur tagad domāju šitajam sagriezt otram posmam tieši tādu pašu repliku uztaisīt. Un tad jau ķers kopā. Tālāk pafilmēšu, ka būšu ticis tik tālā. Šeit jau sāku veidot custom izplūdēju pirmo trubu, pielocīju attiecīgi vajadzīgajā leņķī, pēc tam es viņu ņemšu nost un mēģināšu 3 stūri iekšā. Šeit principā vienkārši ir timelapse no procesa, atmēru, sagriežu, pieloku, pieveidoju īstajā pagrieziena leņķī un pēc tam zāģēju atkal 3 stūrus, metinu iekšā. Un tā, principā, viss atkārtojas uz apli. Es skaitāju, kā man būtu parāda. Mērķis nav aizņemties, bet ir viss savāk. Tas, ko viņi dirž, tā ir vēl viena lieka parāda. Es saku to pašu, bet atšķirība redzam, es to parādu. No malas vēroju, kā notiek jūsu barā. Un tas bija iemesls, kāpēc pagāja malā. Visi vakari, kas beidzās uz sliktas nots, manām ir likas saprast jūsu vienkārši dorēm. Jūs vienkārši paskatieties.
Un žēl, ka jūs nevarat pataustīt, bet vienkārši visi čotka. Ir Latvijā, kamēr es kājā pliks pēc ar smilšu sauju atpūšoties, laide palm, mutē kupinot salmi, seju kaulā, lai par to, ko es runāju, nebūtu jautājums. Stikla traukārums ar palielu ledus gabalu, tas saturs bija šķidrs, tāpēc tagad rīms beru jums. Pere, kuru paņem, ja tā visi jau par daudz kļūst, liekas, ka ir beigas, bet šitas ir tikai sākums. Gribi visu paņem, bet nezin, cik liels plauksts būs, taču viens zin, ka tās būs tās pašas plauksts, kas raus jūsu augstums. Tagad no viņiem nāk, kad jūsu rokas netur vairs to pašu silto glāzi. Šādi tam mums beigās tas izskatās. Nu, tā. Protams, varētu labāk, bet ir ok. Es ticamāk aizmirsu parādīt, kā es sataisīju stoku izplūdi. Principā, pišķiņā atzīmošu. Tā tad iepriekš bija šeit savienojums. Piemetināju šeit taisno. Nogriezu te un pieliku savienojumu arī šeit. Nu, tas tāds easy job. Nu, un tagad man ir kur šitai vietā savienojuma vieta gan stoka izplūdei, kuru visticamāk būs jāliek atpakaļ uz skati, gan arī custom izplūdei, kuru mēs varēsim palaist smuki, simetriski uz vienu pusi un uz otru pusi. Mīl savu tēvu, savu māti, Rīgas ritms mani gluži kā bombas uz stūra. Stacijas laukumā ir tā sakot diezgan pamatīgi ierāvs. Ko var pateikt paceniem, ka malas bedres lāpa ciet. Rītdien ir tikai diena, kad tu vari pamosties. Es ceru, ka tev kaut kā paķers mani sacītais. Gribēju būt kāda dzīves lielais mācītājs, bet es neesmu un arī nebūšu. Kaut arī saka, vecs mīl nekad nerūs. Laikam tādēļ viņi sakrustoja ceļus, jo mana sirds ir tīrāk par koku no Peru. Neesmu un arī nebūšu, kaut arī saka, vecs mīl nekad nerūs. Laikam tādēļ viņi sakrustoja ceļus, jo mana sirds ir tīrāk par koku. Nu, šitā te izskatās. Pirmos divus savienojumus sametinājuši, tos gan sametinājis, gan saslīpējis. Šito tikai sametināju, vēl jāsaslīpē. Nu, un ies tālāk uz priekšu. Šitā pamazām lipinās kopā. Labāk neuztraucies par mani, jo kas uz citiem sasaka, tam mīli ir zili zaļa. Mēs ar čomiem dalam babku, es neredzēju tur tavu daļu. Tad, kad gribi bīfot, bet redzi tur tikai jēlu gaļu. Nenāc manā virzienā, jo esi negatīvs. Es domāju, ka es tālāk vairs nefilmēšu katru šo trīsstūrīti, jo tas jau vairs nebūs interesanti. Pafilmēšu, kad būs vairāk kaut kāds progress. Tā, nu esmu ticis jau gandrīz līdz gala trubām. Nu, re, ka šī tik tālu te viss ir sametināts. Tagad jāatrod īstais leņķis. Palicis ir piemetināt tikai pašus galus, pēdējos taisnos posmus. Nevaru sagaidīt, ka varēs piešķilt. Nezinu, ko sagaidīt. Tā kā pārtaisīju stoku izplūdi vienā vakarā, nepaspēju tur visu salikt, sametināt un tam līdzīgi. Un vienā pusē bija tā kā šīten bija kats, bunduls, un no bunduļa pa taisno gāja ārā. Otrā pusē kā bija pievienots klāt bundulim, un skaņa bija ļoti dīvaina, bet nebija baigais troksnis, nebija baigi skaļi. Tāpēc es pat nezinu, ko gaidīt. Man liekas, kad arī pieliekot šitās te trubas, visticamāk būs līdzīgi, ka nebūs baigi skaļi. Bet jā, es gribu principā ātrāk piemetināt vēl šitos galus un dzirdēt, kā skan. Nevaru sagaidīt. Tā, abas trubas ir pabeigtas. Re, kur šito tikko pabeidza. Tā, lai padziest. Otru tikmēr jau montēsim virsū. Es nezinu, man liekas, ka ir tāda. Labi, ir skaļāk nekā man likās. Bet, reāli skan tā, kā es gribēju. Kā tu dari? Es ar kaut kādu Tas līpē.
Slīpē trubu. Ar vibratoru. Viņš vibrē. Jā, šausmīgi. Un deg kāju vēl reāli deg. Tā, pulkstens jau ir bez 20:12. Tāpēc arī vajag daudz ko nefilmēju, bet īsti arī nebija ko filmēt. Es tur šuvas slīpēju ko tādu. Kroča, esmu ticis tik tālu, ka es uztaisīju karstuma aizsargu no alumīnija plāksnes, jau piestiprinājis pie izpūtēja. Es domāju, ka es likšu tikai šitai pusē, jo šitai pusē sanāk viņš zem bākas. Šitai pusē man tā izplūda aiziet pa vecā izpūtēja vietu. Un es domāju, ka es viņai nekādu to karstumsienu netaisīšu. Es kā biju nopircis plāksni, biju paredzējis, bet es domāju, es tagad skatos, tipa nav nepieciešams un ir jau vēls. Kroča, pulkstens ir cik? Pulkstens ir 2:20. Es esmu principā tikpat kā visu pabeidzis. Re, kur žūst otrs gals. Šitais jau būs principā nokaltis. Līdz sākt skrūvēt kopā. Te es esmu nokrāsojis. Jā, tā līdz mājās un brauks gulēt. Tas ir perfect match. Es nezinu, man liekas mēmākais aparāts. Aizbrauksim bišķi uz trasi pagāst. Oi. Labāk neuztraucies par mani, jo kas uz citiem sasaka, tam mīli ir zili zaļa. Mēs ar čomiem dalām baku, es neredzēju tur tavu daļu. Tad, kad gribi bīfot, bet redzi tu tikai jēlu gaļu. Nenāc manā virzienā, ja esi negatīvs. Visi čomi dabū plusas, naudu reizināsim drīz. Man ir metodas un savas dienasšķīgās terapijas. Visu dienu strādāju, tad atnāk mājās želatīns. Viņiem to grāk, vienam vasaru dejojām visu nakt. Un pēc tam iet uz sejām ar visu studio skapu. Ko lai sāk, cik nav tusēts ar roļiku, laikam dzīve tā. Jauni traki un beigās mēs dabūj biezāku ādu. Sava biznesa stāvu, vienmēr rokās ar plānu. Biju darbā, melnas rokas, visu citīgi rāvu. Paprast klientam, viņš zinās, ka es hasloju kā pienākās. Smags darbs atmaksājās, re, kur tas pierāda. Slīpē pa ielu, nezinu mien, kur manam rādinu mien. Nezinu kāpēc, es nezinu, kas ir pa dienu. Nav īsti starpība liela, ja tu zini, ka ir tavējā diena. Ja tu zini, ka tu fuck a boys game, kad tu dzīvi, kad tu varētu slīpē, tā kā tīmā tu esi. Labāk ir baigi slīpē. Labrīt, ir trešdienas rīts. Šodien plāns ir salabot izpūtēju. Man jau vienreiz salocījās viss tas pasākums un vienreiz, bet šoreiz viņš nolūza pavisam. Es esmu atbraucis uz Pačka garāžu. Naktī ir taisnīdzis sniegs. Tāpēc pirmā lieta. Pirmā lieta ir atslēgt durvis. Un otrā lieta ir notīrīt sniegu. Nedomāju par tev, Romā, Pārīzē, kaut Vīnē, vienalga, kur vērt tie ceļi. Satiksimies citā dzīvē, to, kas izliec nesasmēl. Slīpē, tā kā dimā tu esi sev. Kaklā ģēde baigi spīdē, kad vairs nedomāju par tev, Romā, Pārīzē, kaut Vīnē. Tikko sapratu, ka jāizdara vēl viens mazais ātrais darbiņš.
Vajag ātri sapiņīčus tos garos dēļus malkā. Piesakās šaubas, bija sasāds daudz, bet vispār nebija augļi. Kāpēc tā dienas manas saulainas? Es dzīvoju tā, gan ir pat taukiem, poveris ir pūkiem. Ķeramies klāt Omegai. Rekur. Šitai pusē man nolūza pavisam savienojas. Šrek te bija piemetināts tāds kronšteins. Šitais vienkārši 9 līkumos salocijies. Es domāju viņus pārtaisīt. Uztaisīt līdzīgi kā oriģinālos. Principā rekur šitā te un ar gumiju. Nu, jā, sākumā pirmais ir jānoņem atkal šitie vecie jādabū nost. Un tā jau liks klāt jaunos un skatīsies, kur un kas un kā. Tā, rekur vienu pusi es jau dabūju nost, visu jau satīrīju, viss izskatās smuki kā sākumā. Tagad, principā, jābūvē šitin kronšteins. Tā, nu es it kā sametinājis esmu kronšteinus. Bet fuck, man visi pleci cepura, visi slapši kroča ir. Man viena besī, laikam ārā ziemā strādā tad mašīna, īpaši ārā snieg, tā kā garāža reāli. Visi te vienkārši pludo. Crazy. Bet jā, kroča kronšteini ir sametināti, tūlīt parādīšu. Reku šitai pusē mums šitā izskatās, un šitai pusē šitā izskatās. Mēs vienkārši tāpadās samauksim ar šitajām gumijām kopā, uzliksim kaut kādu atdurīti, lai nekrīt nost. Un būs labais. Tā, nu, jā, izplūdies, esmu pabeidzis līdz galam. Es domāju, šodien Omegu nesēdināšu vairāk. Pulkstenis jau ir 4 un negribās, lai atkal viss ievelkas. Plāns ir savā garāžu un izsūkt mašīnu. Izplūdēji nogriezu arī galus. Reku šitā te izskatās, bišķi aiz āķa. Rekur šitā te ar hamutiem savilku tās gumijas, lai viņas nenāk nost. Man liekas, ir afigena. Kā jau parasti teikšu, paldies, ka noskatījies video, uzspied laiku, uzspied subscribe, ieraksti kādu komentāru, vai tev cepīja video vai necepīja. Un tiekamies nākamajos vidikos. Peace! Es dzīvoju Rīgā, ja tas tev nebija zināms. Vakar negribēju neko, bet tagad vienīgi gribās. No 0 uz 100 es jūtos tā kā hakeris bināt. Pēc tādiem vakariem, kā te jau likās jābūt ir ziņās. Es dzīvoju Rīgā, bet es neesmu sans. Man ir pilns tāds skapts, bet es neesmu zats. Nopīpēju pusīt uz balkonu, jo dabūju pusi iekš skato.